Pēdiņas uz zemes taisni, ja varam bez kurpēm, zeķis ir ok. Ja ir kurps, arī nav nekāds problēmas, viss ok. Un liekam rociņas uz ceļgaliem, tā kā virsūši tā te arī. Pēdiņas uz zemes, rociņas uz ceļgaliem. Aiztiesim astiņas ciet. Ja jums nav pēdas uz zemes, tad tāpatām rociņas tā kā uz leju. Un pēlpojam. Sākam dziļi ieelpa, dziļi izelpa. Un sajūtam, iedomājamies, ka mums tās rociņas caur no pēdiņām uz rociņām nāk tāda skaista forša enerģija no zemes, tāda stabila. Pavisam tā kā mums tās pēdas uz zemes ir, kā mēs sēžam, ka mēs sajūtam sev tādu varbūt smagāk, tuvāk zemē, dziļi ieelpa, izelpa, pavāro vienkārši, kā mēs jūtamies šajā pozīcijā sēžot. Mūsu ķermenis ir ļoti gudrs, to noliekot dažādās pozīcijās. Mēs varam dažādi sajusties. Tā, tiem, kas ienāca tikko, tad sēžam tā, kad mums ir pēdiņas uz zemes. Un, ja kājas tā kā salīdzēsimies uz krēsla, tad pēc tam ir rokas uz ceļgaliem, te uz augšas. Mēs mazliet sazemēsimies. Ja? Dziļi ieelpa, izelpa. Dziļi ieelpa, izelpa. Un sajūtam, kā mums no pēdiņām caur kājīkriem, uz ceļgaliem, uz rociņām nāk enerģija stipra, spēcīga, stabila no zemes. Un sajūtam, iedomājamies, ja kas mums tur ir apakšā, kāda tā zeme būtu. Iedomājamies, vai tas ir mēs sēžam tajā stadionā vai mājās, kas mums ir zem mājas, kas mums ir zem šī stadiona. Varbūt mēs mazliet zinām vēsturi šīs zemes. Vai kas tāds, ko mēs no šīs zemes tieši gribam paņemt sev. Varbūt tas ir šī pavasara skaistais auglīgums, un varbūt pēc vakardienas lietas ir tā zemes smarža skaista. Varbūt, ka mēs zinām, ka tur ir bijis kas spēcīgs kādam, vai šī pati māja, kurā mēs sēžam, ir tāda ar vēsturi. Daudz kam bijis cauri un stipri stāv spēcīgi. Varbūt, ka mēs gribam to enerģiju, ko mēs no tā vēlamies. Ja šādi ir ērti sēdēt, varam turpināt tā sēdēt, ja gribās pārkārtoties. Varam arī droši pārkārtoties un apsēsties savas ērtākajā pozīcijā. Pievēršam uzmanību elpai. Dziļi elpa vēderā. Lēni izelpa. Varam aizturēt elpu uz ieelpu, uz izelpu. Varam pārmainīt plaukstas ar atvērts uz augšu saņemšanai. Un pateikt sev, ka nākošās 10 minūtes būšu meditācijā, būšu mierā, klusumā. Aizceļošu, atceļošu atpakaļ. Izbaudīšu kādu jaunu aspektu par sevīm. Un šodien meditācijā pajautāsim sev, ko man nozīmē stāvēt stingri uz abām kājām, sazemēties. Ko tas man nozīmē? Tieši man priekš manis personīgi. Iedomājamies savu ķermeni, stāvam stingri uz abām kājām. Apsimies, kādā vidē tas vislabāk to darītu. Varbūt tas ir mežs, varbūt tā ir jūra, varbūt tā ir pļava. Varbūt tas ir kalnu galā. Redzam sevi stingri ar savām pēdiņām, stāvam. Ko man tas nozīmē? Vai tas nozīmē, ka man dzīvē ir līdzsvars? Vai tas nozīmē, ka
Es zinu, ko es šobrīd gribu. Pastamies sev šajā ieraugam, šajā skaistajā vidē, stingri uz abām kājām un jautājam sev, ko man tas nozīmē. Redzam, uznāk uzpūš vējš. Mēs varbūt mazliet salīgojamies, varbūt uz mirkli mums šķiet, ka mēs pazaudējam līdzsvaru. Un tad atkal mēs nostājamies uz abām kājām. Kas mums ir tas vējš šobrīd dzīvē, kas ienāk un kas mūs izsit mazliet, varbūt pat meditācijā varam mazliet pašūpoties pa labi, pa kreisi ķermeni. Varbūt, ka viņš tā skaisti sāk šūpoties. Un vai mēs šo vēju varam nevis pieņemt kā izsitienu, bet kā to, kas ierosina mūsos enerģijas brīvāku plūsmu, kas izsit to sastrēgušo enerģiju, no kuras mums ir jāatvadās. Varbūt tas ir pajautājums sev īstenībā. Kas ir tas, ko man šobrīd vajag palaist? Un pastamies ķermenī. Vai ir kāda ķermeņa daļa, pa kuriem mums gribētos to veco enerģiju palaist ārā? Varbūt tas ir tiešām pakratīt roku, vai izstiept viņu taisnoja augšā. Un varbūt, ka mums ir tāds, ka mēs viņu varam pakratīt, izkratīt šo veco enerģiju ārā. Varbūt, ka mums ir kāds projekts, no kura mums jāatvadās. Varbūt, ka tas ir kāda saruna, kura mums tādu smagumu iedūs un kaut kur mēs viņu jūtam ķermenī. Pakratam viņu ārā, pašūpojam viņu ārā ar kādu mazu kustību, lielu kustību, kā vēlamies, kā mums ķermenis sniedz. Un turpinam mazliet kustēties, iedomājamies, ka mēs esam tādā vējā, plūsmā ar sevi. Kas mums ir vēl? Vai mums vēl kaut ko gribās atvadīties? Bet redzam sev šajā bildē, prātām stāvam stingri uz savām divām kājām. Tas vējš uzpūš, viņš mūs ievieš šo enerģijas kustību. Mēs skaisti kustamies, atrodam, kur ķermenī ir kaut kas iesprūdis, un mēs to tā palaižam ārā. Varbūt, ja kājas vēl joprojām pēdas ir uz zemes, tad mēs to ielaižam zemē. Varbūt mums gribēs kaut kur pašūpot, pakratīt vairāk roku vai kāju vai galvu. Daram to. Un sajūtam, kad mūsos atbrīvojās jauna vieta. Mēs kļūstam brīvāki. Mēs kļūstam tādi, kas tā brīvi, bez pretestības plūst tieši tajā virzienā, kurā ir jāplūst. Ievelkam dziļi elpu. Pajautājam sev vēlreiz, no kā man jāatbrīvojas? No kā es šobrīd varu atbrīvoties? Vai pa manīm vairāk plūst? Varbūt tā ir radošā enerģija, ko mums gribās. Varbūt tā ir seksuālā enerģija. Varbūt tā ir kāda cita mūsu enerģija, ko mēs šobrīd kaut kā sevī atklājam. Un iedomājamies, kā tas ir, kad viņi brīvi plūst. Ieraugam sevi atkal šajā skaistajā dabas vietā. Kājas, pēdas abas stingri zemē, ķermenis brīvi plūst, kustās. Un ko viņš vēlas šobrīd saņemt? Varam plaukstīņas vai ja gribās salikt sev priekšā, tā kā kausiņas, vai varbūt gribās virs galvas salikt tādā skaistā, kā brīvības pieminekli zvaigznes, turot kādas zvaigznes mēs sev šobrīd gribam saņemt. Mēs esam atbrīvojuši šo vietu, mēs kustamies brīvi. Ko mēs vēlamies saņemt? Ko es vēlos saņemt?
Vai tas ir tīri praktiski kaut kas materiāls? Vai tas ir kaut kas garīgs? Vai tas ir kāds izdevies notikums, pasākums vai tikšanās, ko es vēlos saņemt? Un tagad tā simboliski uz to daļu, kuru mēs atbrīvojām ķermenī, vai tā bija roka, vai tā bija kāja, mēs šo iedomājumu, ja es iedomājos saņemt, ko es iedomājos saņemt, es lieku uz šīs ķermeņa daļas un jūtu, kā tas manī ieplūst. Es pieņemu šo notikumu, lietu, jebko, ko es iedomājos, es pieņemu un es jūtu, kā tas manī ieplūst. Varbūt tā bija pa to roku, te ieplūst. Un sāk plūst cauri visam ķermenim, un man pilnībā pārņem šī foršā sajūta, kad es to saņemu. Ir tāds ritīgi, vajag būt tādai sajūtai, tādai jamī, cik garšīgi, cik forši būt savā ķermenī. Ieelpojam dziļāk, izelpojam lēni gaisa ārā, saliekam rociņas uz sirsniņas. Dziļā pateicībā. Pateicībā, ka es atļauju sev stāvēt stingri uz abām pēdām. Ka tas, kas izsit mani no sliedēm, izsit ārā tikai veco enerģiju. Kaut ko, kas iestrēdzas, kaut ko, pie kā es turos un negribu laist vaļā vai kaut ko pat neapzinoties nelaiž vaļā. Tagad tā ir aizpeldējis prom. Un es iedomājos, ko es vēlos, un ielaidu to sev iekšā, un tad tas plūst caur manīm. Un es to došu sev apkārtējiem. Iedomājamies, ka mums tas ir. Kā es ar to dalos? Kā es to sniedzu? Kā tas izdara labu, novēl labu visiem apkārtējiem, kā tas nodara. Nodara šai pasaulē. Un pateicībā novēlējumā sev, lai šis vai vēl kas labāks, vēl kas lieliskāks notiek. Saliekam rociņas sirds centrā, tādā kā lūkšanas formā, zodiņu pie kakla tuvāk. Un vienkārši pasakamies sev par to, ka mēs ļaujam sev būt šeit un tagad, ļaujam būt meditācijā, ļaujam sev pabūt ar sevi, būt kopā. Ka mums ir laiks, telpa, iespēja būt šeit. Un ka mēs ļaujam sev sapņot. Un ar tiem lielajiem sapņiem spārniem atkal sevi iekļaujam tādā ritīgā mīlestības sagā, mīlestības apvalkā, samīļojam sevi forši. Lai šī garšīgā sajūta par sevi mūs turpina būt ar mums visu dienu. Paldies, ka kopā meditējat. Varat droši vēl šajā foršajā vibrācijā, skaistumā, mīlestībā palikt. Ja radās kāda doma, to droši pierakstam, ja līst asaras, droši tās palīstinam vēl tik, cik ilgi mums to vajag. Ja gribās smieties, smaidīt, daram to, ko mums šobrīd gribās darīt.